Bet turpinājumā pārcelsimies uz Dailes teātri. Tur šovakar pēdējo reizi nospēlēts vecgada koncerts Kūrmājā, everģelīgs koncerts par pašiem aktieriem, kur netrūkst arī ironiskas parodijas. Tostarp par valsts pirmo amatpersonu svētku runām. Dailes teātri izrādās ir pašiem savs valsts prezidents, un viņa runa publiku sajūsmina jo īpaši. Šovakar to redzēs arī panorāmas skatītāji. Turpinājumā fragments no koncerta. Paskatieties, Bartkeviču Juris izspļaus prezidentu. Izspļaus, ir meitenes Eglīti kamerā, Latvijas karočiņu sveicījuši. Špikermašīna! Ītā špikermašīna šlipsē! Četri. Jau 5. Tu pasteiksi. Špikers ir? Jau 7 nositāt. Eglīti kamerā vairāk. 10 kamerā višķi. 11. 12. Vai ir Juris? Juri, gatavs? Gatavs. Aiziet. Jaunā gadā vai būs laime kāda kur? Zilnieks ziemas zvaigznēs lasa, prātnieks prāto, burvis būs. Šādi par jaunā gada sagaidīšanu savās dzejas rindās reiz teicis Kārlis Skalda. Savās sirdīs mēs katrs paturam to, kas bija dārgs, un ko vēlamies paņemt līdzi no izgājušā gada. Lai mums pietiek līdzjūtības, pašaizliedzīgas, palīdzēt cilvēkiem, un tā tālāk. Sirsnīgs sveiciens Dailes teātrim un viņa mīļajiem skatītājiem. Jaunie gadi. Un tagad tāds neformāls sveiciens no prezidenta dziesma. Eglītes stāv, acīs liec rieks, atnāciet ciet.